Esiet sveicināti, Soham, un mēs turpinām mudru jogu video laidienu, un šajā un turpmākajos 5 video sižetos mēs parunāsim par pamatelementiem un mudrām, kas aktivizē vienu vai otru pamatelementu. Iepriekšējā video jau izstāstīju, kas ir pamatelements, šajā video jau runāsim par zemes elementa aktivizējošo rokas mudru, jeb Prithvi mudra. Katram pirkstam ir savs elements, un zemes elements mums dod stabilitāti, nekustīgumu, drošību. Mudra ir ļoti vienkārša. Īkšķa gals savienojās ar gredzena pirksta galu. Abām rokām vienādi šādā veidā, pārējie pirksti taisni uz priekšu, turam uz ceļgaliem savā meditācijas pozā, un 5-10 minūtes varam šādi pasēdēt, pameditēt uz zemi, uz zemes kvalitātēm, uz stabilitāti, uz drošību, uz nemainīgumu, un šādā veidā zemes elements tiek aktivizēts mūsu ķermenī. Šādi viņš tiek harmonizēts. Ja īkšķis pieskarās gredzena pirksta pamatnē, tad viņš tiek aktivizēts. Ja īkšķis nospiež šo pirkstu no augšpuses un pirksts ir nolaists, tad elements tiek samazināts, tad elementa aktivitāte tiek samazināta. Un es iesaku jums izmēģināt un piedzīvot mieru, stabilitāti, drošību. Visu gaišu un šantī!